Ārā valda sals vai arī līst lietus, patiesi ziemīgas aktivitātes ik viens var izbaudīt Vidzemes Olimpiskā centra ledushalē. Ar ko tad vēl šeit var nodarboties, tūlīt pat došos pārliecināties. Vidzemes Olimpiskajā centrā mani un arī Valmieras Viestura vidusskolas 4. klases audzēkņi sagaida suļotāja Jolanta Dukure. Kopā ar viņu vispirms dodamies nelielā ekskursijā pa Olimpisko centru, lai uzzinātu, ar ko tad īsti šeit iespējams nodarboties. Vispirms apciemojam lielo zāli, kas ikdienā ir sadalīta 3 sporta laukumos. Viens no tiem ir atvēlēts florbola treniņiem. Šeit savas prasmes attīsta gan mazie spēlētāji, gan arī jau pieredzējuši vīri. Vidzemes Olimpiskajā centrā regulāri notiek arī dažāda līmeņa florbola mači. Blakus florbolistiem trenējas basketbola spēlētāji. Valmiera var lepoties ar savu profesionālo basketbola komandu Valmiera, kas veiksmīgi startē gan Latvijas, gan arī Baltijas basketbola līgās. Sekojot spēlētāji piemēram, nemazums jaunieši izvēlas nodarboties ar šo sporta veidu, un šādi pamazām aug komandas jaunā maiņa. Viens no populārākajiem sporta veidiem Valmierā aizvien ir futbols. Blakus Olimpiskajam centram atrodas arī futbola laukums ar mākslīgās zāles segumu un tribīnēm, taču kamēr ārā valda sals un ir uzsnidzis sniegs, futbola treniņi notiek vienā no universālās zāles laukumiem. Sportisti, kas darbojas Olimpiskā centra paspārnē, var lepoties ar daudzām uzvarām dažādos turnīros, sporta spēlēs un mačos. Dažus no uzvarētāju kausiem un medaļām iespējams aplūkot arī Vidzemes Olimpiskajā centrā. Šeit redzams arī divkārtēja olimpiskā čempiona Māra Stromberga olimpiskais velosipēds un sporta aprīkojums. Olimpiskajā centrā glabājas arī viena no Londonas Olimpisko spēļu lāpām, kuru olimpiskās stafetes ietvaros nesa Valmieras bērnu sos ciemata iemītniece Linda Kļaviņa. Pirms iemēģinam Olimpiskā centra ledus halles ledu, vēl dodamies uzzināt, kā notiek ledus sagatavošana un kā darbojas ledus mašīna. Izrādās ir nepieciešami 150 kubikmetri ūdens, lai ledus hallē uzlietu ledu. Lai tas būtu gluds, pēc katra treniņa ledus mašīna ar īpašu asmeni nogriež ledus virskārtu un aizmugurē pa speciālām sprauslām izsmidzina ūdeni, kas no jauna sasalst. Ledus mašīna ledu ir jau sagatavojusi, un beidzot arī mēs velkam kājās slides un dodamies slidot. Ledushalē regulāri notiek publiskās slidošanas nodarbības. Bērniem šeit tiek rīkotas slidot apmācības nodarbības, kā arī dažādas slidošanas sacensības. Ledushalē Vidzemes Olimpiskajā centrā neklusē nec vasarā, nec arī ziemā.